Kas tā pa ģitāra? Tā ir kazuki. Kas viņai virsū šitie? Tā modela notis, gamma un arī pozīcijas 5, ko pēc tam savienot kopā. Var arī spēlēt gan akordus, gan arī solos. Bet ja es nemāku akordus, ko es varu darīt? Pagriezt gitāru šādi. Ko? Un tad arī ir visas akordu pozīcijas. Lika pat rakstīts, ka C ir do un F ir fa. Jā, viss ir ļoti vienkārši. Dizains izskaidro visu. Te, ko redzēt, kur jāliek pirksts uz akordiem. Liksiņš nozīmē, ka to stīgu nevajag spēlēt. Tu spēlē vienkārši pārējās stīgas. Un tad te var redzēt, kur pirksti jāliek. Pirmais pirksts ir rādītāja pirksts, tikai otrai rokai. Un tad otrais ir pirmais pirksts, otrais, trešais. Te var redzēt, jā, ka tās stīgas nespēlē. Šeit liek pirksts un tad spēlē pārējās stīgas. Un īstenībā baigi viegli, tu vari ātri iemācīties ģitāru un tu vienmēr atcerēsies akordus. Tu vari redzēt visas notis, kur atrodas, ka rekur ir, piemēram, do. Un tad blakus būs do diez, un tad tu vari dabūt pilnīgi visas notis. Un tu vari super ātri iemācīties spēlēt ģitāru un atpazīt visas notis. Bet šitai ģitārai taču nevar pielikt siksniņu. Ko var pielikt arī uz siksniņu uzreiz? Cik maksā tā ģitāra? Ļoti dārga? 190. Un tad vēl soma jāpērk klāt, ja? Soma nāk komplektā. Jā, tā ģitāra komplektā pat ir soma. Vienkārši perfekta ģitāra, lai varētu skriet pļavā un spēlēt un iemācīties visas dziesmas un iemācīties visas notis.